Es aicinu, kad mēs varam piecelties un gribu lasīt kopā ar jums no Dieva vārda. Un Dieva vārda lasījums būs no Jāņa atklāsmes grāmatas no 2. nodaļas. No Jāņa atklāsmes grāmatas 2. nodaļas un lasīšu pirmos 7 pāntus. Un tur ir šādi vārdi. Efezes draudzes eņģelim raksti. Tā saka tas, kas tur labajā rokā 7 zvaigznes un kas staigā 7 zelta lukturu vidū. Es zinu tavus darbus un pūles, tavu pacietību, un ka tu nevari panest ļaunus cilvēkus. Un esi pārbaudījis tos, kas saucas par apustuļiem, bet nav, un esi atradis tos par melkuļiem. Tev ir pacietība. Tu esi grūtumu nesis mana vārda dēļ un neesi piekusis. Bet man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību. Tad pārdomā, no kā tu esi atkritis, atgriezies un dari pirmos darbus, bet ja ne, tad es nākšu pie tevis un nostumšu tavu lukturi no tā vietas, ja tu neatgriezīsies. Bet tas tev ir, ka tu ienīsti Nikolītu darbus, ko arī es ienīstu. Kam ausis, tas lai dzird, ko Gars saka draudzēm, tam, kas uzvar, es došu ēst no dzīvības koka, kas ir Dieva paradīzē. Kungs Kristu, paldies par tavu vārdu, paldies par tavu žēlstību, ka mēs varam to lasīt. Un tiešām lūdzu, ka ļauj mums redzēt tevi. Ļauj mums redzēt tevi šajā vārdā. Ļauj mums redzēt tevi tāds, kāds tu esi patiesībā, kāds tu esi arī šobrīd. Un ļauj mums saskatīt tavu sirdi, kāda tā ir un kā tu raugies uz mums. Svētī šo brīdi, dod savu žēlstību tiešām pasludināt tavu vārdu. Amen. Jūs varat apsēsties. Ir kāda unikāla lieta, ko Dievs ir dāvājis gandrīz visiem cilvēkiem, un tā ir balss. Līdzīgi kā pirkstu nospiedumi, tas katram no mums ir kaut kas tāds unikāls. Un ir tādas balsis, kuras ir tādas ļoti patīkamas, tādas samtainas, tādas Hollywoodas aktieru balss, ka tu vari klausīties un ilgi un ir ļoti patīkami. Un ir arī balsis, kas liekas, kuriem līdzīgi kā man nav tā paveicies. Bet tā labā lieta, kas ir, ka mēs ar laiku saugam ar to balsi. Mēs paši un arī citus cilvēkus iepazīstot, mēs dzirdam viņu balsi, un tad viņi iepazīst labāk to cilvēku, un tad viņš ir tā kā saudzis, un tu saproti, nevarētu būt nemaz savādāk. Es nevarētu iedomāties, ka Artūrs izklausītos pēc Tomasa vai otrādi. Ja? Tas būtu kaut kā stipri dīvaini. Un tad, kad tu kādu pazīsti un pazīsti viņa balsi, tad ir pat tā, tu vari lasīt, piemēram, ēpastu, vai vari lasīt ziņu, vai es, piemēram, lasu grāmatu, ko sarakstījis mans pasniedzējs, un viņi ir iztūkoti latviski, viņš runā angliski, bet es dzirdu viņa balsi tajā grāmatā. Un tā, ka mēs pazīstam kādu un ka mēs pazīstam viņa balsi, tad arī ir tā, ka mēs zinām vairāk. Mēs parasti pēc nedaudziem vārdiem varam jau pateikt, kas tur notiek dziļāk tajā cilvēkā. Mammas pazīst savus bērnus. Īpaši, kad bērni melo, tad mamma dzird to balsi, un viņa saprot, nē, tur kaut kas nav, es dzirdu. Un citreiz ir savukārt tā, ka mēs pasakot varbūt vienus un tos pašus vārdus, mēs varam pārprast. Mēs varam to, ko tas cilvēks ir pateicis savu balsi, mēs viņu varam iztūkot kaut kā savādāk. Man nesen bija tāds notikums ar Inesu, mēs bijām veikalā, un es tur aizkavējies vienā nodaļā, neteikšu kurā, un viņi jau aizgājas uz priekšu, un tad es tagad pienāku viņai klāt, un es viņai pasaku, un viņi sadusmojās. Viņi saka, ko tu mani steidzini? Un es galīgi nebiju tā domājis. Es gribēju viņai pateikt, es esmu klāt, tā kā esmu beidzot atnācis. Un daži vārdi un dažas kaut kādas lietas, tā kā cilvēks var pilnīgi iztūkot pilnīgi savādāk. Un
Mēs to ātri atrasinājām, es viņai atvainojos un teicu, ka es tiešām nebiju tā domājis, viņa man piedeva un viss bija brīnišķīgi. Bet dažreiz, protams, tas nenotiek, vai ne, tik gludi. Bet padomājiet, mīļie, par Dieva vārdu un Dieva balsi. Tā kā mēs lasām, mēs atveram Dieva vārdu, mēs klausamies, kad Dievs uz mums runā, un cik tas ir svarīgi dzirdēt tiešām to, ko Dievs vēlas mums teikt. Iedomājieties, ja Dievs mums dod brīdinājumu, un mēs tā viegliprātīgi, kas tad tur, kaut kas tur bija. Vai arī pretēji, kad Dieva vārdu mēs lasām, un tur ir tāds dziļš mīlestības apliecinājums pret mums, bet mēs to nespējam uzņemt sevī, nespējam to ņemt pretī. Tas tā kā cilvēkam iedod zāles, bet tās zāles īsti neiedarbojās, un tad viņš ir nelaimīgs. Tas liekas, vai zālēs vaina vai kā. Cik svarīgi ir, ka mēs tiešām Dieva balsi gribam sadzirdēt tādā veidā, kā Dievs to grib mums pateikt. Un tāpatās arī sadzirdēt Dieva sirdi, kad Dievs runā uz mums, ka mēs to nevis kaut kā pārveidojam vai ātri norakstam, bet kad mēs tā kā stāvam tajā un līdzīgi kā cilvēku, kuru mēs mīlam, mēs tā kā gribam saprast, gribam iedzināties, gribam sadzirdēt to sirdi. Padomājiet par efeziešu draudzi, kad viņi klausījās šos vārdus no Jēzus. Tas bija, Jēzus bija devis konkrētu vēstījumu Efezas draudzē. Tas nozīmē, ka visi, kas bija tajā brīdī Efezas draudzē, tas bija tā kā ļoti personīgi. Jēzus to bija uzrakstījis šos vārdus personīgi, šī draudzē raksta šos vārdus. Un var jau, protams, ja mēs nesam pārāk maz, bet ja tad liela draudze liekas, var tā noslēpties. Tas jau draudzei domāts, un es jau esmu tikai viens un tā. Bet draudze jau esam mēs katrs individuāli, vai ne? Un Jēzus runā uz mums arī katru individuāli, un mēs veidojam to kopienu. Un tad padomājiet un iedomājieties to mirkli, kad viņi dzird šo vēstījumu no Jēzus, kas ir domāts draudzei, viņi klausās, tas attiecās uz mani. Ko tas nozīmē? Kas tur ir teikts? Vispirms Jēzus uzslavē. Viņš saka, es zinu tavus darbus un pūles un tavu pacietību. Viņiem ir darbi, viņiem ir pūles, viņi nav slinki, viņi nav kūtri, un Jēzus to novērtē. Tad ir rakstīts, ka tu nevari panest ļaunus cilvēkus un esi pārbaudījis tos, kas sauc par apustuļiem, bet nav un esi atradis tos par melkuļiem. Un tas nozīmē, ka Jēzus novērtē to, ka draudzē nav maldu mācības. Viņi nepacieš maldu mācības. Visi maldu mācītāji, visi tos apstuļus, viņi ir nolikuši pie vietas, draudzē ir kārtība, un Jēzus saka, tas ir ļoti labi, tas ir teicami. Un tad ir teikts, ka tev ir pacietība, un tu esi grūtumu nesis mana vārda dēļ, un neesi piekusis. Viņiem ir pacietība, tas nozīmē, ka viņi nav aizlieguši Jēzu pat vajāšanās. Pat vajāšanās un grūtībās viņi ir palikuši uzticīgi, viņi ir pacietīgi, pieņēmuši, gājuši cauri grūtībām. Varētu teikt, ka viņi, tā pastoties uz viņiem, tā ir draudze bez kompromisiem. Ļoti lielā mērā piemērs. Tajā draudzē nav kompromisu. Tu saproti, ka daudz tādu sliktu lietu, ko es varētu teikt, tas viņiem nav. Viņi ir riktīgi turējušies. Bet tad Jēzus pasaka šos vārdus, bet man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību. Un droši vien šis ir tas mirklis, kad ir jautājums, kā tu klausies, vai ne? Kā tu sadzirdi šos vārdus. Un mēs varam iedomāties tikai, ka cilvēki, kas klausījās šo Jēzus rājienu,
kā viņi reaģēja, kas viņos iekšā darījās. Droši vien bija kāds cilvēks, kas uzreiz sāk iekšēji attaisnoties. Kas domāja, paga, tik traki jau man nav. Es tomēr daru un mīlu Dievu un tā. Un varbūt kādam citam no Efesas draudzes viņam iestājās uzreiz sirdī tāds, viņš sadzirdēja to tādu pārmetumu. Tā kā tāda neapmierināta sieva vai neapmierināts vīrs, kas visu laiku zāģē, vai kā varbūt tēvs vai mamma, kas visu laiku tikai pārmeta visas tās sliktās lietas, kas ir, un kad tas cilvēks reiz dzird to kā pārmetumu no Jēzus. Iespējams, ka kāds cits bija cilvēks, kas uzreiz sajūtās vainīgs. Kā viņš dzirdēja to, uzreiz bija vainas sajūta klāt, un viņš uzreiz sevī domāja, es zinu, ka es nekad neesmu pietiekoši labs. Varbūt vēl kāds vispār kļūt dusmīgs, vai vēl kādam citam viņam iestājās vienaldzība. Un es ticu, ka jūs varat arī iejusties Efesas draudzē un domājot par to, jo dažreiz līdzīgas sajūtas pārņem mūs, kad mēs lasām šos vārdus, šos spēcīgos vārdus, tur, kur Jēzus runāja ļoti tieši un kur viņš norāja. Un tas ir ļoti cilvēcīgi, ka mēs uzreiz kaut kāds tas iekšējais filtrs nostrādā, un mēs to vārdu dzirdam uzreiz kaut kādā veidā un kaut kā reaģējam. Bet kas ir svarīgi? Svarīgi ir, ka mēs tā kā paliekam tajā vārdā un klausamies uz Dievu un gribam sadzirdēt, ko viņš tiešām man grib teikt. Ko grib teikt viņa vārdi un kāda ir viņa sirds, ka viņš to saka. Jūs zināt, kādreiz bija tāda radio, kur ar tādu pogu vajadzēja griezt kanālus, un tur bija visādi trokšņi, un tad tu trāpi uz to īsto frekvenci. Un beidzot, tu dzirdi skaidri. Un man šķiet, ka līdzīgi mums ir tad, kad mirkļos, ka mēs dzirdam tādu rājienu no Dieva vai kaut kādus brīdinājumu vārdus vai kaut ko nopietni, ka mums jāizvairās no tā, ka mēs uzreiz tā kā paejam prom no tā, bet ka mēs cenšamies to frekvenci noregulēt un dzirdēt ar savu prātu un dzirdēt ar savu sirdi, kas ir tas, ko Dievs tiešām man vēlās teikt. Kas ir tas, ko Dievs šī brīdī, šajā vietā, šajā situācijā, šajā dzīves posmā, kur es esmu, kad man ir ausis dzirdēt, es gribu viņu sadzirdēt. Domājot par Efesas draudzi, kaut kas tur bija noticis. Kaut kas bija tajā draudzē mainījies. Ja mēs tā, tie, kas lasat no jums Bībelī daudz, un jūs zināt, ka Efesas draudzē bija Pāvils, viņš šo draudzi bija veidojis, dibinājis. Viņš bija 3 gadus šajā draudzē, kā rakstīts, ka viņš tā kā visu dienu mācīja, un viņš arī mācīja Efesas iedzīvotājus. Viņš gāja pie visiem cilvēkiem un gribēja visus pārliecināt par Kristu un par ticību. Un tas bija iesākums Efesas draudzē. Tur bija ielikts labs pamats. Pats Pāvils, kurš vēl varētu ielikt tik labu pamatu draudzē? Kas vēl bija draudzē? Draudzē bija ārējais spiediens, tur bija vajāšanas. Efesā bija vajāšanas, tādas, kas mums nav saprotamas tādā ziņā, ka mēs to neesam piedzīvojuši, vismaz tie, kas ir manā vecumā, ka tu būtu izstumts no sabiedrības un arī pat no tādas ekonomikas dzīves, ja tu nekalpo elkiem un ja tu neupurē elkiem. Bet viņi šo ārējo spiedienu bija izturējuši. Tad tur bija arī kārdinājumi. Mums šķiet, ka kas tur tajos senos laikos par kārdinājumiem? Mums gan ir kārdinājumi, mums tik daudz visādi iespēju. Bet patiesībā bija tā, ka viņi dzīvoja vietā, kur notika visa veida izvirtības, kur kārdinājumi bija uz katra stūra. Un tad iedomājieties, tev no vienas puses ir kārdinājumi, kaut kas līdzīgs, ko mēs piedzīvojam mūsu dzīvē, un tad vēl no otras puses spiediens un vajāšanas. Tā kā ļoti nopietna situācija. Bet viņi bija izgājuši tam cauri, jo viņi nebija pazaudējuši ticību. Viņi bija gājuši, nepadevušies spēcīgi draudzi. Bet tomēr Jēzus saka šos vārdus, ka viņi ir atkāpušies no
pirmās mīlestības. Kaut kas bija noticis. Es par to domāju, un man nāca prātā tāds piemērs. Iedomājieties, ja mēs uztaisītu tādu skalu, ka šeit, kur šis galds, šeit ir tā robeža, un ja tu esi vienā pusē šai robežai, tad tu esi Kristus mīlestībā, un ja tu esi otrā pusē, tad tu esi atkāpies no Kristus mīlestības. Un tad uzliksim tā, ka tajā pusē būs -10, un tajā pusē būs +10. Un kad tu iedomājies, ir tāda skala, un tagad mēs domājam par tiem cilvēkiem, kas mums nāktu prātā. Droši vien, kad pirmā lieta liktos, ka tie kristieši, kas dzīvo grēkā, kas vienkārši viņš ir paklupis, viņš ir, velna valgos un kaut kādās atkarībās, un viņš nenožēlo tās un neatgriežas un vienkārši mīl grēku un tic Dievam, bet nespēja no tā grēka tikt vaļā. Mēs tur liktu pie -10, vai ne? Mēs teiktu, viņiem ir jāatgriežas. Jānožēlo grēki, Kristus spēkā jāceļās un Dievs viņiem dos brīvību. Bet par Efezu ir teikts, ka viņiem nebija tāda situācija, kad būtu problēma draudzē ar grēku. Patiesībā tur rakstīts 6. pantā, ka viņi ienīst Nikolaītu darbus. Ja? Nikolaīta bija tāda sekta, kas sludināja, ka gars ir šķirts no miesas. Tas nozīmē, ka galvenais tici Jēzum, bet miesā tu vari darīt visu, ko tu gribi. Tu vari dzīvot visās kārībās, un viss ir super. Un tā kā Dievam vispār tas neuztrauc, viņam tikai interesē gars. Bet tur tā nebija. Efes draudzē nebija. Viņi teica, ka viņi ienīst to, un es saku, tas ir labi, kad jūs nošķirties no grēka. Vēl varētu domāt, ka šī pusē, kur ir tas mīnus, kur ir tā robeža pārkāpta, varētu teikt, tie, kas ir maldu mācībās, ja, kas sludina kaut ko, kas nav Dieva vārda patiesība, kas varbūt cenšas, iedzīvoties uz citu rēķina un sludina kaut kādu labklājību vai kaut ko tādu. Bet arī tie nebija Efesas draudzē. Viņi bija izdarījuši visu pareizi, un viņi bija tikuši galā ar tiem viltus apustuļiem. Nebija maldu mācības, bija tīra, nesabojāta mācība draudzē. Te varētu teikt, varbūt tuvāk šai robežai, varētu likt kādus, kas dzīvo kompromisos. Kas tā kā svētdienā ir kā kristietis, bet pirmdienā vairs nav. Un tad otrdienā varbūt kaut ko, un tad tā kā staigā no vienas puses uz otru pusi. Bet Efesas draudzē arī pat nebija problēma. Viņi teica, ka viņiem ir pacietība un ka viņiem ir darbi un ka viņi visu dara pareizi. Un tomēr Jēzus nostāda draudzi, tās robežas tajā pusē, kur viņš saka, ka jūs esat atkāpušies no pirmās mīlestības. Varbūt tas te patās bija. Nebija tur tālumā uz -10, bet te patās pie tās robežas. Bet tomēr Jēzus saka šos vārdus. Kas bija noticis? Kas bija noticis, kāpēc Jēzus saka šos vārdus? Mēs pēc tā, ko Jēzus saka par šo pirmo mīlestību, mēs varam saprast, ka visā tajā ticības dzīvē, visā viņu cīņā, viņu kalpošanā, viņu upurēšanā, viņi bija pazaudējuši Jēzu kā pirmo. Viņš vairs nebija pirmajā vietā. Viņi gāja, viņi darīja, kalpoja, cieta. Tā kā darīja daudz perfektāk nekā citas draudzes. Ja viņi salīdzinātu tos viņu darbus un to izturību un vispār, viņi teikt, viņi ir fantastiski, mēs varam mācīties. Bet tomēr Jēzus vairs nebija pirmajā vietā. Un ko tas nozīmē praktiski? Viena lieta, kas iespējams bija noticis, tas, ka viņi visu laiku cīnījās pret maldu mācībām. Un šī cīņa pret bija kļuvusi lielāka nekā cīņa par. Jūs zināt, ka ir iespējams, un arī svarīgi to darīt, ir svarīgi cīnīties pret maldu mācībām. Bet var notikt tā, ka cīnoties un darot to, un var pazaudēt to fokusu uz Dievu un pazaudēt fokusu uz Kristu, ka visa ticība kļūst par tādu pret. Esmu pret to, tie nepareizie, tie dara to, tas nav pareizi. Un tā kā katru visu savu ticību visu laiku uzturēt uz to, pret ko es esmu nostājies. Bet
Kristus aicina kaut ko citu, viņš saka, nē, tu esi par Kristu. Tu raugies uz mani, tu centies sekot man, tu seko manai mīlestībai, tu dari labos darbus. Un nesaprotiet man nepareizi. Mums ir jācīnās pret maldiem, bet tas var kļūt kaut kādā brīdī par galveno, kad tā mīlestība pazūd. Iespējams, viņi bija aizņemti arī kalpošanā, ka visi prasīja daudz laika, enerģijas, un viņi tiešām dzīvoja aktīvu dzīvi, viņi nebija slinki. Bet tomēr tajā visā bija arī pazaudēts kaut kas, bija pazudusi šī garīgā saikne ar Jēzu, šī mīlestības saikne. Ka tu esi vienkārši nogurs, tu dari, tu kalpo, un ir kā caur to kalpošanu pienes Dievam godu, un tas ir labi. Jēzus neteica, ka tas ir slikti. Bet tomēr, ka tas fokus kļūst tik liels, ka tu pazaudē to Kristus sirdi, beigās tu nonāc tādā brīdī, kur Kristus saka, tu esi tās robežas tajā otrā pusē. Iespējams, ka ticības dzīve viņiem bija arī tāds ieradums. Viņi bija labi, uzticami Kristus karēvi. Kā es saku, dažreiz sievai, tu esi labs karēvis un tā kā saņemies, un mēs to varam un daram. Un dažreiz ir vietā šie uzmundrinājumi. Ja? Mums nevajag būt tādiem nīkuļiem, mums vajag būt spēcīgiem. Bet tai pašā laikā dažreiz esot kalpojot, var pazaudēt to skatu uz Kristu, var pazaudēt to skatu uz viņa mīlestību. Un ārēji Efesas draudzē viņiem nebija kur piesieties, bet tomēr Jēzus viņiem saka šos vārdus. Ziniet, man par to domājot, mana sirds nodrab. Un mana sirds nodrab tāpēc, ka es negribētu savā dzīvē dzirdēt, ka Jēzus man saka, ka man pret tevi ir kas. Tas būtu ļoti nepatīkami. Un vēl man sirds nodrab tāpēc, ka man liekas, ka vieglāk ir redzēt to, ka tu esi nomaldījies, ja tu esi tur tālu prom tajā lielajā mīnusā. Bet, kad tu esi kalpošanā, ka tu dzīvo ar Dievu staigā, un te patās pie tās robežas esi varbūt nokritis, var gadīties tā, ka līdzīgi kā ir tādas slimības, ka mēs aizējam pie ārsta, un ārsts pasaka, tev ir kaut kāda slimība, tev jādzer zāles, bet tu saki, bet es jūtos labi, viss ir kārtībā. Un ir tādas slimības, kas klusas, viņas tā kā tu neredzi savā dzīvē, tu viņas nepamani, tev liekas, viss ir kārtībā. Ja mēs raugamies uz Efesas draudzi, tā labā lieta ir tas, ka man šķiet, ka Dievs ar nodomu mums neiedod tādu sīku un smalku sarakstu, kas tad bija tur slikti. Neiedod mums 20 vai 30 vai 50 punktus, lai mēs tad nevis ņemtu tos punktus un tā atķeksētos un teiktu, redzi, manā dzīvē viss ir labi. Redzi, šito esmu izdarījis, šito esmu darījis. Bet šķiet, ka tā ir Dieva nodoms šajā rakstu vietā, ka viņš grib parādīt, ka ir iespējams mūsu ticības dzīvē, ejot, sekojot Dievam, it kā nenotiek nekas tāds traģisks, bet ka tu tomēr dzīves trajektorija ir aizgājusi tajā virzienā, ka tu esi aizgājis prom no Dieva, no Kristus mīlestības. Ja mēs domājam par mūsu dzīvēm šeit, 26. gadā, kas ir tās lietas, kas mūsu varētu aizvilināt? Pat ja tā nav, pat ja tā ir viss labi, tu saproti, kas ir tās lietas mūsu dzīvē aktuāls mums visiem, kas varētu mūs aizvilināt no Jēzus mīlestības. Droši vien tā pati cīņa pret, tas ir tik aktuāli mūsdienās. Ir tik daudz podkāstu, raidījumu un vēl visu kaut kā, kurā mēs varam tā kā noslīgt, vienkārši dzīvojot un atmaskojot kaut kādas lietas, kas nav īsti riktīgas. Un atkal, tam visam jau ir vieta mūsu dzīvē, tas jau ir labi to darīt. Bet tas var pārņemt, tas var kļūt par visu ticības dzīvi, kad katru dienu mēs skatāmies, kas ir atkal noticis slikts. Un vēl sliktāk, ja
tajā visā mēs sākam domāt par citiem, bet nevis par savu sirdi, un kur mana sirds slīd projām. Bet kā ir ar dzīvi? Bet Dievs jau mūs aicina, vai ne, dzīvot ticības dzīvi, kas ir par Kristu, par viņa sekošanu, par dzīvību, par tām dāvanām, ko viņš ir devis, lai mēs viņus lietojam, lai mēs varam pagodināt Kristu. Viņš nevēlas, lai mūsu dzīves pret kļūst lielāks nekā par. Tad vēl viena lieta, droši vien, ar ko mēs saskaramies, ir ar steigu un aizņemtību. Ir jau tā, mīļie, ka Dieva vārds mums aicina nebūt kūtriem un nebūt slinkiem un darīt un veidot mūsu dzīves un kalpot Dievam un kalpot arī sabiedrībā caur to pagodinot Dievu un rādot, kāds ir Dievs. Bet visā tajā atkal ir tā iespēja, kad sirds fokus viņš aiziet prom no Dieva, ka tā steiga un tā aizņemtība viņa vienkārši pārņem mūs. Un ka tas kļūst aizvien vairāk un vairāk, un tu pat nemani, kurā brīdī tu esi jau tādā ierauts tādā virpulī. Varbūt kādā brīdī tu vienkārši saproti, ka tā steiga ne jau tas ir tāpēc, ka man daudz jādara, bet vienkārši tāpēc, ka ir kaut kādas citas prioritātes, es esmu izvēlējies, un no Kristus mīlestības es atkal esmu nedaudz novirzījies. Kas vēl ir bīstamība? Bīstamība droši vien arī mūsu ambīcijas un vēlmes. Ambīcijas un vēlmes jau ir laba lieta. Dievs jau arī ir ielicis mūsos ambīcijas un vēlmes, un mums vajag to darīt. Un Dievs prasīs arī atbildību par tiem talantiem, ko viņš ir mums devis, lai mēs ejam un piepildam, lai mēs lietojam to, ka mēs to nenorokam. Bet dažreiz var būt tā, ka mēs sākam tajā meklēt savu vērtību un tādu novērtējumu. Tur, kur man sanāk, tur es daru, un tas man kļūst svarīgāks nekā tajā, ko Kristus dod. Nekā tajā, ko Kristus dod šo novērtējumu tavai dzīvei. Un iespējams arī, ka mūsu dzīvē, kas atvelk mūs no Kristus mīlestības, ir vienkārši sīkumi. Vienkārši sīkumi mūsu dzīve, kur ir dažādi laika zagļi, kur vienkārši aiziet laiks tam, un tas man aizrauj, un vēl kaut kas notiek, un beigās ir tā, ka tie sīkumi ir izsūkuši visu spēku, un nav pat vairs garīgas enerģijas, nav pat vairs garīgs spēks tuvoties Kristum. Vienkārši esmu pilns ar visu kaut ko, un vienkārši man nav vairs ko dot. Un iespējams, ka to sarakstu mēs varētu turpināt, vai ne? Taču tā labā lieta ir, ka tam tā nav jābūt. Tam tā nav jābūt. Tām visām šīm lietām tas nav tas, ko Dievs grib. Nav tā, ka Dievs negribētu dot mums labāko, bet viņš grib, lai mēs dzīvojam pirmajā mīlestībā, bet tam nav jābūt tā, ka mēs visu laiku cīnāmies un, esam tajā pusē no viņa mīlestības. Un tas arī nenozīmē to, ka tev vajadzīga cita dzīve. Jūs zināt, dažreiz cilvēki saka, es jau varētu būt Kristus mīlestībā, bet tad jau man vispār ir jāiet klosterī. Vai tad jau man vispār ir jādara kaut kas, tad jau es tur varētu. Ja? Bet nē, Dievs grib, lai tu un es, lai mēs dzīvojam pirmajā mīlestībā, bet tavā dzīvē, tieši tāda, kā tava dzīve ir ar tām atbildībām, ar tām dāvanām, ar to dzīves sezonu, kurā tu esi, bet ka tā dzīve ir tāda, kura ir Kristus mīlestībā. Un tas nozīmē, ka mūsu dzīves izskatīsies atšķirīgi. Mūsu dzīves mīlot Kristu, viņas izskatīsies atšķirīgi. Tas nebūs tā, ka mēs izdomājam kaut kādu latiņu, un tad salīdzinamos, ja mana dzīve nav tā kā Tomasam, ja Tomas kalpo tur BPI un tur vēl kaut ko dara un tā, tad jau es ar savu vienkāršo darbu, tas jau nekas nav. Nē, Dievs grib to pirmo mīlestību tavā dzīvē, ka tava dzīve tur, kur viņa ir, kur tu mācies, kur tu strādā ar tiem visiem izaicinājumiem, visu, bet ka tā dzīve kļūst pilna ar pirmo mīlestību. Un dažreiz mēs kā kristieši, mēs arī pret citiem varam būt tādi ļoti nejauki, ka mēs uzstādām kādu standartu. Es iedomājos
standartu, kā jums vajadzētu dzīvot. Un kā jums vajadzētu parādīt savu pirmo mīlestību uz Kristu. Un tad es nāku sludināt un gribu jums visiem sadot. Un saku, kāpēc jūs nedzīvojat tā, kā esmu iedomājies? Bet, ziniet, tas dažreiz tā kā aiziet uz sporta zāli un paskatīties uz kādu, kurš ir, pieņemsim, tur apaļīgs un viņš tur kaut ko cenšas. Un tu aizvien saka, tev vajag tur vairāk sportot, vairāk darīt. Bet tas nebūtu godīgi par to cilvēku, jo es nezinu vispār kādu dzīves gājumu viņš ir nogājis. Kur viņš ir bijis, kur viņš ir sācis. Varbūt tagad viņš ir pirmajā mīlestībā staigā uz Kristu. Un līdzīgi kā sporta zālē, ka viņš ir sācis šo veselīgo ceļu. Jā, viņam vēl garš ceļš ejams. Bet es ar savu pārliecību varu kādam teikt, kur tava pirmā mīlestība? Kāpēc tu nededz tā kā es? Tas nav tas, ko Dievs mums grib teikt. Dievs grib, lai mēs katrs savā tajā dzīvē, savā briedumā arī ticības, savos izaicinājumos, lai mēs tajā dzīvojam viņa mīlestībā. Un tas brīnišķīgais droši vien, ko mums vajadzētu darīt, nelikt to latiņu uz sevi, nelikt to latiņu uz citiem, bet ko mums vajadzētu darīt, tiešām iet pie Dieva, jautāt Kristum, kā ir ar manu dzīvi un kā ir ar manu sirdi šobrīd. Kā es teicu sākumā, ka nevis ātri ieslēgt to filtru, kas, kā saka, tos Kristus vārdus par Kristus mīlestību, grib ātri kaut ko atbildēt vai kaut kā savādāk, bet tādā mierā, ka tu ej pie Kristus un saki, Jēzus, es tiešām gribu dzirdēt, kur tu mani redzi, kur tu redzi manu sirdi, manu dzīvi. Ļauj man to bez kādas liekulības, bez tiešām sadzirdēt. Tad jautājums droši vien ir, kā atgriezties, ja tu esi šīs robežas tajā pusē. Tu saproti, ka tiešām es esmu savu sirdi varbūt nedaudz kaut kur pazaudējis, vai man ticības trajektorija ir iet tajā virzienā, kur es varu teikt, tas vispār ir prom no Kristus. Kā atgriezties? Tā pirmā lieta, ko es gribu teikt, ka ja Dievs uzrāda tavā dzīvē šādu stāvokli, tad tā ir liela laime. Tā ir liela laime, tāpēc, ka tu vari to ieraudzīt. Un tas ir tā kā aiziet pie ārsta, kad ārsts tev iedod diagnozi, tad nav jau tā, ka viņš vienkārši tev iedod diagnozi, tad paliec ar to. Bet ko ārsts grib? Viņš grib iedot zāles. Viņš grib iedot zāles, lai tev būtu veselība, lai tu atgrieztos veselībā. Un līdzīgi jau par Jēzu, viņam ir zāles mūsu dvēselē, ja mēs esam atkāpušies no viņa pirmās mīlestības. Un ziniet, ja ārsts, tas ir viņa pienākums, viņš ir devis Hipokrata zvērstu, un, protams, cerams, viņš vienkārši arī dara to pēc labākās sirdsapziņas, viņš grib labāko tavā dzīvē, un viņš grib iedot tev zāles, viņš grib, lai tu kļūst vesels, un viņš saka, tad es savu sūtību būšu izdarījis. Bet cik tad daudz vairāk Dievs, cik tad daudz vairāk Jēzus, kurš mīl, cik tad daudz vairāk viņš, ja viņš ir parādījis mums diagnozi vai parādījis, kur mūsu sirds ir, cik daudz vairāk viņš grib dot zāles mūsu dvēselē, lai mēs nākam atpakaļ pie viņa mīlestības, lai mēs atspirkstam. Un tad mēs droši vien atgriežamies pie tā, ko es teicu sākumā, pie šīs balss, ka tu dzirdi balsi un ka tu lasi arī Dieva vārdu un lasi arī šos vārdus, kas šeit rakstīti par atgriešanos. Tad tā vieta, kur sākt, droši vien ir domāt par to, kurš ir tas, kurš saka šos vārdus. Pirms sevi kaut kā, varbūt pat nosolīties ātri, Jēzum, es kaut ko darīšu, es saprotu, šī ir problēma, es tūlīt kaut ko darīšu. Bet tā vieta, kur sākt, ir vienkārši raudzīties uz Kristu un kurš ir tas, kas saka šos vārdus? Kungs. Kungs, kurš tevi mīl, kungs, kurš grib tevi atspirdzināt. Kungs, kurš grib dot tev savu mīlestību. Kungs, kurš izjūt pret tevi personīgu mīlestību. Viņš grib tev vest atpakaļ.
Viņš grib, lai tu ātri nenocietini savu sirdi, lai tu nepaņem šos vārdus, ko viņš saka, un ātri ausis ciet. Es negribu klausīties neko, kas ir negatīvi, bet viņš grib, lai tu paliec tajā un klausies viņa balsī. Un svētais gars ir tas, pie kā mēs ejam un sakām, kungs, palīdz man dzirdēt to, kā tas ir patiesībā manā dzīvē. Palīdz man dzirdēt šorīt, kā tas ir manā dzīvē šajā brīdī, vai kā ir ar manu sirdi. Un no šīs mīlestības vietas, Jēzus saka, atgriezies, nāc atpakaļ pie pirmās mīlestības. Ziniet, varbūt laulībā arī tā, ka vīrs vai sieva, ka tu esi uzticīgs laulības derībai. Es esmu uzticīgs laulības derībai, un ka mana sieva neko man nevar piešūties. Es visu daru kā vīrs. Visu, tā kā visi ir atzīmēts, tas ir. Un ja man sieva kaut ko saka, es saku, es ar lielāko prieku to izdarīšu, jo es esmu uzticīgs laulības derībai. Tā kā man sieva teiks, pagaidi, tas nav tas, ko es gribu. Es gribu tavu mīlestību. Es gribu, lai tu esi uzticīgs man, nevis tam, ko tu esi vienkārši solījis un apsolījis un šai apņemšanās. Un līdzīgi mums var būt ar Dievu, kad es esmu kristietis, tad es daru šīs pareizās lietas un ka es tagad sekoju. Bet, kad Jēzus saka, bet es gribu tavu sirdi, es gribu, lai tu atgriezies, lai es esmu tavā fokusā. Un droši vien, ka līdzīgi, ja mēs būtu tādās laulības attiecībās, kur ir šī situācija, kur ir šis atsalums, tas prasītu no mums kaut kādu rīcību. Mēs teiktu, ka man ir jārīkojās, man kaut kas ir jādara, man jātuvojas sievai un kaut kas jādara, lai šo situāciju mainītu. Un interesanti, ka Jēzus arī šeit saka, viņš saka šajā raksturvietā 5. pantā, tad pārdomā, no kā tu esi atkritis, atgriezies un dari pirmos darbus. Un šeit atkal gribētos to sarakstu, ne? Gribētos to sarakstu, ko tad Jēzus domā ar tiem pirmajiem darbiem. Un tad es varētu darīt pēc šitā saraksta un teikt, redz, kur viss ir piepildīts, un tagad es atgriežos pirmajā mīlestībā. Bet man šķiet, ka arī šeit, kad Dievs ar tādu īpašu, suverēnu nodomu ir atstājis tās lietas nepateiktas tik sīki un smalki. Jā, mēs varam noprast. Un baznīcas vēsturē teologi ir daudz visādas lietas akcentējuši, kas tad ir šie pirmie darbi, kas ir jādara. Ir bijuši cilvēki, kas teikuši, ka tā ir atgriešanās Dieva svētumā, pie vienkāršas ticības, pie žēlstības darbiem. Citi teikuši, tas ir pie savstarpējām attiecībām draudzē, kur ir mīlestība draudzē. Tad ir citi cilvēki teikuši, uzsvēruši, ka pirmie darbi ir tad, kad tu ej un stāsti, un kad tu evaņģelizē, un ka tie ir tie īstie pirmie darbi. Un droši vien, kad patiesība ir tāda, ka viss tas ir pareizi, visi tie ir iekļauti. Un tā patiesība droši vien ir tajā, ka tie mīlestības darbi katram varbūt no mums, tas nozīmēs kaut ko citu attiecībā uz Kristu. Varbūt kādam no mums šie pirmie darbi nozīmēs tas, ka man ir jāiet un jāpavada laiks ar Dievu. Jo šis ir tas, kas attiecībās ar Dievu, šis ir tas, kā man iztrūkst. Man nav laika ar Dievu, es eju, kalpoju, eju, daru, bet šis ir tas iztrūkums. Līdzīgi kā starp vīru un sievu, varbūt tu dari visus darbus, bet tev sieva saka, bet tu man nepievērs uzmanību, es vēlos uzmanību no tevis, pavadam laiku kopā. Vai citam varbūt tas nozīmēs pretēji, ka tu pavadi laiku ar Dievu, bet nav šie žēlstības darbi, ka tu neej un nedari un to dzīvību nenes. Jebkurā gadījumā tie darbi, kas nāk no mīlestības. Tā, kad tu mīli kādu, tad tu droši vien vari kalnus gāzt. Un, kad tu mīli kādu, tad arī upuris tev nešķiet liels, tu vienkārši ej un dari to mīlestības pēc. Un tagad, kad tu mīli kādu, vai nav tā, ka tu gribi pavadīt laiku ar to cilvēku, ko tu mīli? Ja tu mīli kādu, vai nav tā, ka tu gribi izstāstīt citiem par to cilvēku, ko tu mīli? Vai, kad tu mīli kādu, vai nav tā, ka tu gribi dalīties tajā mīlestībā, ko tu pats piedzīvo ar citiem?
Tad Jēzus aicinājums uz šiem pirmajiem darbiem ir konkrēti tavā dzīvē. Kas ir tas, kā šī mīlestība uz Kristu šajā brīdī, kā tu vari viņu parādīt? Kas ir tā rīcība? Un Jēzus runā arī par termiņu. Viņš arī saka šeit šos vārdus, ka ja tu nerīkosies, tad tam būs sekas. Draudzes kontekstā mēs teiktu, kas notiek draudzes kontekstā, kad Dievs atņem svaidījumu draudzei un beigās tā draudze vienkārši aizvar viņu ciet. Ne tas, ka šie cilvēki zaudē glābšanu, bet vienkārši ir tas, ka šīs lukturis, ko Dievs ir iededzinājis, viņš vairs nespīd, viņš vairs nedod gaismu, un tad Dievs saka, viss, tas beidzās. Bet mūsu dzīvēs, ja mēs padomājam par mūsu dzīvēm, ja mēs neatgriežamies, tad, ja es arī saku, tad arī kaut kas notiks. Un ziniet, kas notiks? Tad, ja es teikšu, tad lai notiek tava griba, tad tu piedzīvos savā dzīvē to dzīves ceļu, kur tu esi izvēlējies. Ja tu dzīvo dzīvē, kas ir pret visu kaut ko, un tu esi pazaudējis šo dzīvi par, tad beigās tu piedzīvo savā ticības dzīvē, ka nav prieka, vairs nav tās ticības, nav dzīvības, nav tās ticības pārpilnības, vai ne? Vai arī, ja tu dzīvo tādā aizņemtībā, kad aizņemtība ir pārņēmusi un tā visu laiku velk projām no Kristus mīlestības, tad agri vai vēl tu piedzīvos vai nu pārdegšanu, vai nu vilšanos tajā dzīvē, kur tu esi uzbūvējis. Un tad, ja Jēzus ir kluss, viņš stāv malā, viņš saka, tad tu ej to ceļu, tu piedzīvos tas, kas notiek. Vai arī, ja tavā dzīvē tās prioritātes nav sakārtotas, un tu saki, es nemaz negribu. Es gribu patiesībā dzīvot tā, kā es dzīvoju. Tad beigās var notikt tā, ka tu esi aizņemts, un beigās tu jautāsi, vai es vispār pazīstu Dievu. Jo es esmu bijis tādā steigā, aizņemts ar visu kaut ko, man nav bijis laiks vispār Dievu iepazīt. Vai arī, ja tu vienkārši notriec laiku un tērē tos Dievu dotos resursus, tu vari attiekties pie vietas, kur tu saki, es pats sevi esmu aplaupījis. Kā es gribētu atgriezties 5 gadus, 10 gadus vai cik gadus atpakaļ, ka es varētu izvēlēties pagriezties pretī Dieva mīlestībai. Tā labā lieta ir tāda, ka Jēzus negrib, lai tu šo ceļu ej. Jēzus negrib, lai tu piedzīvo šo vilšanos, lai tu piedzīvo sava ceļa sliktos augļus. Viņš grib, lai tu nāc visu laiku, un lai tu atgriezies pie viņa, lai tu domā par viņu mīlestību, lai tu tuvojies viņam, lai tu jautā, ko tas nozīmē manā dzīvē. Kādi ir tie mīlestības darbi, no kuriem es esmu atkāpies un kuros man jādzīvo. Pašā nobeigumā šajā Jēzus vēstījumā Efesas draudzei, Jēzus saka ko īpašu. Viņš dod šo apsolījumu. Viņš tur rakstīts, ka tam, kas uzvar, es došu ēst no dzīvības koka, kas ir Dieva paradīzē. Efesas pilsēta atradās tādā vietā, kur bija šie koki, elku koki, un vispār Efesas viss tā kulta un elku reliģija, viņi bija saistīta ar auglību. Kad cilvēki gāja, un viņi pie šiem kokiem tur ēda tos augļus, un viņi tā kā lūdza spēku, lai viņiem būtu, gan sievietes lūdza auglību, lai viņiem būtu daudz bērni, un cilvēki lūdza bagātību un pārticību, un viņi gāja pie šiem kokiem. Un efezieši, kas bija Efesas draudzes kristieši, viņi, protams, negāja, jo viņi saprata, tā ir elkdievība, tā tur ir Artemīda vai kaut kāda cita dievieta, un man ar to nav nekāda sakara. Bet viņi visu laiku bija tādā vietā, kur tā kā citi iet, bet es nevaru. Un tad tur bija arī pagalmi, kur bija šie elkdievības pagalmi, kur tu varēji iet tur ķēniņi un galms, un tur viss, ko tu vari iedomāties, tie skaistie dārzi. Un cik interesanti, kad Jēzus viņiem saka, viņš pasaka šo kodu, ko viņi, kā efezieši, viņi uzreiz uztver. Viņi saka, es zinu, par ko viņš runā. Viņš saka, es tev došu īsto koku, ir īstais koks, dzīvības koks. Tas būs mūžībā, un tu varēsi baudīt no tā. Un ir īstie dārzi, ir mana paradīze, un tu varēsi tajā nonākt.
Ja es dodu šo apsolījumu, šo skatu uz priekšu, atgriezies manā mīlestībā un rekur skats uz priekšu, ja tu uzvarēsi tās lietas, kuras es arī minēju savā dzīvē, tad notiks tas. Bet, ziniet, ir vēl viena lieta, kas man šo atgādina, par ko es domāju, kas man atgādina šī raksturvietas beigas. Par dārzu, kurā Dievs ielika cilvēku. Un tajā dārzā bija šī vienotība, šī mīlestība, šis tuvums, šī Dieva klātbūtne, ka šis Ādams ar Ievu, ka viņi staigāja, darīja savas ikdienas darīšanas, viņi gāja, pārvaldīja dārzu, kopa dārzu, atbildēja par visu, kas tur bija, bet viņi darīja to ar Dievu. Ka tur bija šis Dieva klātbūtne, ka viņi varēja to piedzīvot un tajā tverties. Un līdzīgā veidā domājot par šiem vārdiem, ka Jēzus saka, ja tu uzvari un pagriezies manā virzienā un nāc un šķīsties no tā un nožēlo un raugies uz manīm, tu vari atgriezties. Tu vari atgriezties manā mīlestībā. Tu vari staigāt tā, kā Ādams ar Ievu staigāja ikdienā, tā tu vari staigāt manā klātbūtnē, manā tūmā, savā ikdienas dzīvē, lai kāda tā būtu, lai kādas būtu tās tavas atbildības. Ja es aicinu uzvarēt, lai nekas neattur tevi no viņa mīlestības. Un viņš dos arī ēst no dzīvības koka, gan mūžībā, gan šeit, ka viņš dos to dzīvību tavai dvēselē atkal no jauna, ka tu vari dzīvot pirmajā mīlestībā. Ja Dievs tev aicina šajā brīdī atgriezties, tad nekavējies viņam atsaukties. Nekavējies viņam atsaukties, jo viņš ir ļoti labs devējs. Un vienīgais, kas mums atliek, ir būt ļoti labiem saņēmējiem. Lūgsim Dievu.